Kristus dzimšana. Kristus Betlēmē dzimis, top apgrēzīts, Dieva namā nests, no Simeona un Annas par pasaules pestītāju atzīts, no saviem vecākiem Paschā svētkos uz Jeruzālemi vests, pamests un atkal atrasts. Pieaug gudrībā, augumā un žēlastībā pie Dieva un cilvēkiem. Un notika tanī laikā, ka grāmatas no Ķēzara Augusta tapa izsūtītas, ka visa pasaule taptu uzrakstīta. Un šī pirmā uzrakstīšana notika to brīdi, kad Kirenijus Sīrijā valdīja. Un visi nogāja, ka liktos pierakstīties, ik viens savā cilts pilsētā. Tad arī Jāzeps no Galilejas un Nacaretes pilsētas nogāja uz Jūdu zemi un Dāvida pilsētu vārdā Bētlemi, tāpēc, ka tas bija no Dāvida rada un cilts, ka liktos pierakstīties ar Mariju, savu sadarēto sievu, kas bija grūta. Un notikās, tiem turpat esot, tas laiks atnāca, ka tai bija dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un tā to ietina autiņos un to lika silē, jo tiem citur nebija rūmas tai mājas vietā. Un gani bija ap to pašu vietu laukā pie laideriem. Tie nomodā būdami naktī savus lopus sargāja. Un redzi, tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Un eņģelis uz tiem sacīja: nebīstaties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis, kas ir Kristus, tas kungs Dāvida pilsētā. Pirmo studentu sasaukšana. Bet notikās, kad ļaudis pie viņa spiedās Dieva vārdu dzirdēt, un viņš stāvēja pie Ģeneceretes ezera. Tad viņš redzēja divas laivas pie ezera stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas Sīmanim piederēja, un tam lūdza maķenīti no malas nocelt, un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš uz Sīmani sacīja: dodies uz augšu un izmetiet savus tīklus, ka jūs lomu velkat. Un Sīmanis atbildēja un uz viņu sacīja: kungs, mēs cauru nakti strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es tīklu gribu izmest. Un kad tie to darīja, tad tie saņēma lielu pulku zivju, tā ka viņa tīkls saplīsa, un tie meta ar roku saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt, un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas. Tā, ka tās tik negrima. Kad Sīmanis Pēteris to redzēja, tad viņš krita Jēzum pie kājām un sacīja: kungs, izej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks, jo tam izbailes bija uzgājušas, un visiem, kas pie viņa bija, par šo lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedeja dēliem, Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani: nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēku zvejot. Un tie vilka savas laivas pie malas, un visas lietas atstājuši gāja viņam pakaļ. Jēzus vētras remdēšana. Un kad tie gāja ar laivu, tad viņš aizmiga, un viesulis cēlās ezerā. Un tie tapa apklāti ar viļņiem un bija lielās bēdās, un pie viņa piegājuši tie viļņu modināja, sacīdami: mācītāji, mācītāji, mēs grimstam, bet viņš pacēlās un apdraudēja vēju un ūdens viļņus. Un tie nostājās un palika it rāmi, bet viņš uz tiem sacīja: kur ir jūsu ticība? Bet tie bīdamies brīnījās savā starpā sacīdami: kas tas tāds, ka viņš ar vējiem un ūdeņiem pavēl, un tie viņam paklausa? Jēzus pabaro 5000.
viņu redzēt, un apustuļi atgriezušies viņam teica, kādas lietas tie bija darījuši. Un viņš tos ņēma līdzi un aizgāja savrup uz kādu tukšu vietu pie vienas pilsētas vārdā Betsaida. Bet ļaudis to nomanīdami gāja viņam pakaļ, un viņš tos pieņēmis, runāja ar tiem par Dieva valstību, un kam dziedināšanas vajadzēja, tos viņš darīja veselus. Bet vakars jau metās, un tie 12 piegājuši viņu sacīja, atlaidi ļaudis, ka tie nogājuši apkārtējos miestos un ciemos mājas vietu dabū un maizi atrod, jo mēs šeit esam tukšā vietā, bet viņš uz tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Bet tie sacīja, mums vairāk nav kā 5 maizes un 2 zivis vien, ja mēs citur nogājuši barību nepirksim priekš visiem šiem ļaudīm. Jo tur bija kādi 5000 vīri, bet viņš uz saviem mācekļiem sacīja, liekat viņiem apsēsties pa kārtām, pa 50. Un tie tā darīja un lika visiem apsēsties. Bet tās 5 maizes un 2 zivis ņēmis, viņš skatījās uz debesi. Tās svētīja un pārlauza un deva mācekļiem, lai ļaudīm ceļ priekšā. Un tie visi ēda un paēda un salasīja tās druskas, kas tiem bija atlikušas, 12 kurvjus. Labais samarietis. Un redzi, viens rakstu mācītājs cēlās, viņu kārdinādams un sacīja, mācītāji, ko man būs darīt, ka es iemantotu mūžīgu dzīvošanu, bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu lasi, un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu, savu kungu, mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visa sava spēka, un no visa sava prāta, un savu tuvāko kā sevi pašu. Tad viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, ej dari to, tad tu dzīvosi. Bet tas gribēdams pats taisnoties sacīja uz Jēzu, kas tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja, viens cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku un krita slepkavu rokās. Tie tam noplēsa drēbes un to sasituši aizgāja un to pameta pusmirušu. Bet nejauši viens priesteris staigāja pa to pašu ceļu. Kad tas to redzēja, tad viņš aizgāja garām. Tāpat arī viens levīts, kas pie tās vietas nācis, to redzēja un aizgāja garām. Bet viens samarietis savu ceļu iedams nāca pie viņa un viņu redzot sirds tam iežēlojās. Un piegājis sasēja viņa vātis, tanīs eļļu un vīnu ieliedams, pēc viņš to cēla uz savu lopu un to noveda mājās vietā un to apkopa. Un otrā dienā aiziedams viņš izvilka 2 sudraba grāšus un deva tos saimniekam un uz to sacīja, kopi šo, un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to došu. Kurš no šiem 3 tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis slepkavu rokās? Bet tas sacīja, tas, kas žēlastību pie viņa darījis, un Jēzus to sacīja, tad ej nu un dari tu tāpat arī dzen. Jēzus māca par lūgšanām. Un notikās, kad viņš kādā vietā Dievu lūdza, un kad bija pabeidzis, tad viens no viņa mācekļiem uz viņu sacīja, Kungs, māc mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis savus mācekļus ir mācījis. Un viņš uz tiem sacīja, kad jūs lūdzat, sakāt, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums ikdienas, un piedod mums mūsu grēkus, jo mēs paši arī piedodam ikvienam, kas mums parādā, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Un viņš uz tiem sacīja, kuram jūsu starpā ir draugs, kad viņš pie tā noietu nakts vidū un uz to sacītu. Lūdzams, aizdod man 3 maizes, jo draugs pie manis no ceļa ir atnācis,
un man nav, ko tam celt priekšā, un tas iekšā atbildēdams sacītu: Neapgrūtini mani, durvis jau aizslēgtas, un mani bērni pie manis jau ir gultā. Es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, jebšu viņš arī neceltos un tam nedotu tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr viņa nekaunīgākās uzstāšanās dēļ tas celsies un viņam dos, cik tam vajag. Un es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudzinājiet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens lūgdams, dabū un meklēdams atrod, un kas klaudzina, tam top vērts. Ja kādam tēvam un jūsu starpā dēls lūdz maizi, vai tas viņam dos akmeni, jeb arī zivi, vai tas viņam zivs vietā dos čūsku, jeb arī, ja lūdzu olu, vai tas viņam dos skarpiju? Ja tad jūs, kas esat ļauni, mākat dot saviem bērniem labas dāvanas, cik vairāk jūsu debesu Tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdzās. Lielās dzīres. Bet viens no tiem, kas pie galda sēdēja, to dzirdējis, uz viņu sacīja: Svētīgs, kas maizi ēd Dieva valstībā. Bet viņš uz to sacīja: Viens cilvēks lielu vakariņu sataisīja un lūdza daudzus pie tā. Un viņš savu kalpu sūtīja ap vakariņu stundu, tiem aicinātiem sacīt: Nāciet, jau visas lietas sataisītas, bet tie visi cits pēc cita iesāka attaisnoties. Pirmais uz to sacīja: Es tīrumā esmu pircis, un man jānoiet, to apraudzīt, lūdzos atvaino mani. Un otrs sacīja: Es 5 jūgus vēršu, esmu pircis, un noeju, tos apraudzīt, lūdzos atvaino mani. Un cits sacīja: Es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru nākt. Un kalps nāca un savam kungam to atsacīja. Tad nama kungs tapa dusmīgs un sacīja uz savu kalpu: Ej steigšus uz gatvēm un pilsētas ielām, un ieved nabagus un kropļus un tīzlus un aklus šeit iekšā. Un kalps sacīja: Kungs, tas ir padarīts, ko tu esi pavēlējis, bet vēl ir rūmas. Un kungs sacīja uz kalpu: Izej uz lielceļiem un pie sētmalām un spiedi tūsnāk iekšā, lai mans nams topa pilns, jo es jums saku, ka neviens no vīriem, kas bija aicināti, manu vakariņu nebaudīs. Pazudušais dēls. Un viņš sacīja: Vienam cilvēkam bija 2 dēli, un jaunākais no tiem sacīja uz tēvu: Tēvs, dod man manu tiesu no mantas, kas man nākas, un viņš tiem mantu dalīja. Un pēc necik ilga laika jaunākais visu saņēmis kopā, aizgāja uz tālu zemi un tur savu mantu izšķērdēja, negodīgi dzīvodams. Kad nu tas visu savu mantu bija iztērējis, tad liels bats nāca tanī zemē, un tam iesāka pietrūkt. Tad viņš gāja un pieķērās turpat pie viena namnieka, tas to sūtīja uz savu tīrumu cūkas ganīt. Un viņš gribēja savu vēdru pildīt ar sanalām, ko cūkas ēda, bet neviens ne tās tam nedeva. Tad viņš pie atzīšanas nācis sacīja: Cik algāģu manam tēvam, kam maizes pa pilnam, un es mirstu badu. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu uz viņu: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, un vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu, dari man par vienu no taviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva, bet, kad tas vēl bija tālu, tad viņa tēvs to redzēja, un viņš iežēlojās par to un skrēja un krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Un dēls sacīja uz viņu: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesi un pret tevi, un neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs sacīja uz saviem kalpiem: Atnesiet uz krāšņākās drēbes un ģērbiet to, un dodiet tam grēdzenu rokā un kurpes kājās. Un atnesiet treknu teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies. Jo šis mans dēls bija nomiris un atkal tapis dzīves, viņš bija pazudis un ir atrasts,
un tie sāka līksmoties, bet vecākais dēls bija uz lauka, un pārnākdams tuvu pie mājām viņš dzirdēja dziedāšanu un diešanu. Un vienu no kalpiem pasaucis, viņš jautāja, kas tas esot? Un šis sacīja uz viņu, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir nokāvis treknu teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet, bet viņa tēvs gāja ārā un to lūdza iekšā. Bet viņš atbildēja un sacīja uz savu tēvu, redzi, tik daudz gadus es tev kalpoju, un nekad vēl neesmu pārkāpis tavu bausli. Un tomēr man tu vēl ne kazlēnu neesi devis, ka es būtu līksmojies ar saviem draugiem. Bet kad nu šis tavs dēls ir atnācis, kas tavu mantu aprījis ar maukām, tad tu viņam esi nokāvis barotu teļu. Un viņš sacīja uz to, dēls, tu pie manis esi vienmēr un viss, kas mans, tas arī tavs. Bet tev bija būt līksmam un priecīgam, jo šis tavs brālis bija nomiris un ir atkal tapis dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atrasts. Aklais ubaks. Bet gadījās, viņam tuvu klāt nākot pie Jērikas, viens akls sēdēja ceļmalā un nabagoja. Bet, kad tas ļaudis dzirdēja garām ejam, tad tas jautāja, kas tur esot? Un viņi tam atbildēja, Jēzus no Nacaretes iet garām. Tad tas brēca un sacīja, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Bet tie, kas priekšā gāja, to apsauca, lai būtu klusu. Bet viņš vēl vairāk brēca, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Bet Jēzus apstājās un pavēlēja, tu atvests pie sevis. Bet, kad tie to pie viņa bija atveduši, tad viņš to jautāja, sacīdams, ko tu gribi, lai es tev daru? Viņš atbildēja, kungs, ja varu redzēt, un Jēzus uz to sacīja, esi redzīgs, tava ticība tev palīdzējusi, un tūdaļ viņš tapa redzīgs un tam staigāja pakaļ, Dievu teikdams, un visi ļaudis, kas to redzēja, slavēja Dievu. Jēzus krustā sišana. Un kad viņu aizveda, tad tie saņēma vienu no Kirenes, vārdā Sīmoni, kas nāca no lauka, un uzlika tam krustu, kad tas to Jēzum pakaļ nestu. Bet liels ļaužu un sieva pulks viņam gāja pakaļ, tās viņu žēloja un apraudāja. Bet Jēzus uz tām atgriezās un sacīja, jūs Jeruzālemes meitas, neraudāt par mani, bet raudāt pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo redziet, nāks dienas, kad sacīs, svētīgas ir neauglīgās un miesas, kas nav bērnus nesušas, un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem, krītiet uz mums, un uz jums pakalniem, apklājiet mūsu. Jo kad to dara pie zaļa koka, kas tad vēl notiks pie sakaltūša? Bet divi citi ļauna darītāji arī dzen tapa novesti, ka taptu nomaitāti līdz ar viņu. Un kad tie nāca uz vietu, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita krustā viņu un ļauna darītājus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku, bet Jēzus sacīja, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un tie viņa drēbes dalīdami kauliņus par tām meta, un ļaudis stāvēja skatīdamies, bet virsnieki savā starpā viņu apsmēja un sacīdami, viņš citiem palīdzējis, lai palīdzās pats sev, ja šis ir Kristus, Dieva izredzētais. Un arī karavīri viņu apmēdīja, piegāja un viņam etiķi atnesa un sacīja, ja tu esi jūdu ķēniņš, tad palīdzies pats sev. Un virsraksts pār viņu bija rakstīts ar grieķu, romiešu un ebreju rakstiem. Šis ir jūdu ķēniņš. Bet viens no pakārtiem ļauna darītājiem viņu zaimoja, sacīdams, ja tu esi Kristus, tad palīdzi sev pašam un mums. Bet otrs to aprāja un sacīja, un tu arī dzen nebīsties no Dieva,
kas esi tanī pašā sodībā. Un tomēr mums gan pareizi notiek, jo mēs dabūjam, ko esam nopelnījuši ar saviem darbiem. Bet šis nekā ļauna nav darījis, un viņš uz Jēzu sacīja: Kungs, piemani mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus to sacīja: Patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Un tas bija ap 6. stundu, tad tapa tumšs pār visu zemi līdz 9. stundai. Un saule tapa aptumšota, un priekškaramais auds Dieva namā pārplīsa vidū pušu. Un Jēzus sauca ar skaņu balsi un sacīja: Tēvs, es savu garu nododu tavās rokās, un to sacījis viņš dvēseli izlaida. Un kapteinis redzēdams, kas notika, Dievu teica un sacīja: Patiesi, šis ir bijis taisns cilvēks, un visi, kas tur klāt bija un redzēja, kas tur notika, tie sita pie krūtīm un griezās atpakaļ. Bet visi viņa mīļie stāvēja no tālienes, un sievas, kas ar viņu bija nākušas no Galilejas, un šās lietas redzēja. Jēzus augšām celšanās. Bet pirmajā nedēļas dienā it gari, gaismā jaustot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidamās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām, un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Un gāja iekšā, un tā kunga Jēzus miesas neatrada, un notikās, ka tās nezināja, ko darīt. Redzi, tad pie tām 2 vīri piestājās, kam drēbes spīdēja tā kā zibens, un kad tās pārbijušās galvu nolieca, viņi uz tām sacīja: Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Viņš nav šeitan, bet ir uzcēlies. Pieminiet, ko viņš jums runājis, vēl būdams ejš Galilejas, sacīdams: Tam cilvēka dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās, un tapt krustā sistam, un 3. dienā augšām celsies. Un tās pieminēja viņa vārdus, un atpakaļ griežušās no kapa tās to visu pasludināja tiem 11 un visiem citiem. Un tur bija Marija Magdalēna, un Joanna, un Marija, Jēkaba māte, un citas ar tām, kas apostuļiem to sacīja, un viņu vārdi tiem likās kā pasakas, un tie viņām neticēja. Un Pēteris cēlās, tecēja pie kapa un locīdamies paskatījās un redzēja autus pie malas liktus, un aizgāja, pats pie sevis brīnīdamies par to, kas bija noticis. Jēzus parādās mācekļiem, un kad tie runāja par šīm lietām, tad Jēzus stāvēja pats vidū starp tiem un uz tiem sacīja: Miers ar jums! Bet tie ļoti izbijās un tiem šķita, ka garu redzot, un viņš uz tiem sacīja: Kam jūs esat tā izbijušies, un kāpēc tādas domas ceļas jūsu sirdīs? Redziet manas rokas un manas kājas, es pats tas esmu. Aptaustiet mani, apskatiet, jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat, man esam. Un to sacījis, viņš tiem rādīja savas rokas un kājas. Bet, kad tie to aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, tad viņš uz tiem sacīja: Vai jums še kas ir, ko ēst? Un tie tam cēla priekšā ceptas zīvis gabolu un tīru medu. Un viņš ņēma un ēda to viņiem redzot. Pēc viņš uz tiem sacīja: Šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis, pie jums vēl būdams, ka visam būs notikt, kas par mani rakstīts Mūzes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata. Un uz tiem sacīja: Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija jācieš un augšām jāceļas no miroņiem 3. dienā, un ka viņa vārdā jāsludina atgriešanās un grēku piedošana visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Un jūs esat liecinieki par šo visu. Un redzi, es jums sūtu sava dēla apsolīšanu, bet paliekat jūs Jeruzalemes pilsētā, līdz kamēr tiksiet apģērbti ar spēku no augšienes. Un viņš tos izveda līdz Bētanijai
un savas rokas pacēlis tos svētīja. Un notikās, kad viņš tos svētīja, tad viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts uz debesīm. Bet tie viņu pielūdza un griezās atpakaļ uz Jeruzalemi ar lielu prieku. Un bija allažiņi Dieva namā, teica un slavēja Dievu. Āmen. Tas kungs ir mans gans. Man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties uz zālainām ganībām. Viņš mani vada pie palēna ūdens. Viņš atspridzina manu dvēseli. Viņš mani ved uz taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigātu nāves ēnas ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tavs spieķis un tavs zizlis mani iepriecina. Tu sataisi manā priekšā galdu pret maniem ienaidniekiem. Tu svaidi manu galvu ar eļļu, mans biķeris ir pa pilnam pieliets. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Āmen.